Visiem labdien, un šodien rubrika Palīdzi pats sev mēs runāsim par roku. Ja naktīs tu mosties no tā, ka tev ir notirpuši pirksti, ja no rītiem tu konstatē, ka plauksti un pirksti ir pietūkuši, ja tev ir patstāvīgi augstas nosalušas rokas, ja tev ir izstarojoša sāpe pa visu roku līdz pat plaukstas pirkstiem, tad šis video ir priekš tevis. Es parādīšu pāris efektīvu vingrojumu, kas visus šos simptomus noņems. Visbiežākais iemesls plaukstu tirpšanai ir divu muskuļu saīsinājums. Tas ir musculus subclavius, jeb zematslēgas muskulis, kas stiprinās zem atslēgas kaula apakšējās malas, un musculus pectoralis minor, jeb mazais krūšu muskulis, kas iet no knābveida lāpstiņas izauguma uz 3., 4., 5. ribu. Šo muskuļu izmaiņas, to fibrozās izmaiņas un saīsinājums bieži vien rada asinsvadu nerva kūlīša kompresiju un sekojošus simptomus. Piemēram, ja ir saspiesta paduses artērija, roka ādas krāsa var būt bāla, roka var būt augsta, varbūt sāpes pa visu roku, pleca locītavā, un simptomi pastiprinās tad, kad mēs roku turam paceltu uz augšu vai plecus izvirzam uz priekšu. Ja ir saspiesta paduses vēna, tad roka būs zilgana, violeta. Pa visu roku mēs jutīsim smaguma, pilnuma sajūtu. Plaukstā un pirkstos būs tūska, varbūt palielināts venozais zīmējums uz rokas, un visi šie simptomi pastiprināsies, ja mēs atkal turam roku uz augšu paceltu un plecus izvirzam uz priekšu. Pleca pinuma kompresijas simptomi būs 4., 5. pirksta un plaukstas ulnārās daļas nejūtība un tirpšana, kas arī pastiprinās pie paceltas rokas un plecu izvirzīšanas uz priekšu. Faktiski visi šie simptomi pastiprinās tieši pie mūsu nakts gulēšanas pozām, kad mēs atrodamies uz muguras, mūsu rokas ir pārliktas, uzliktas uz krūšu kurvja, pleci aizgājuši ir uz priekšu protrakcijā, vai roka ir pacelta virs galvas, vai arī guļam uz sāna, kad mūsu apakšējais plec ir izvirzīts uz priekšu. Kā mēs atbrīvosim šos muskuļus? Sāksim ar zematslēgas muskuli. Tātad novietojam uz rādītāja pirksta vidējo pirkstu, noliekam to uz deltveida muskuļa iekšējās malas tūlīt zem atslēgas kaula, ar otru roku pastiprinam spiedienu, plecu izvirzam uz priekšu, rotējam to, virzam uz aizmuguri un pirkstis līdz zem atslēgas kaula pa visu muskuli līdz pat krūšu kaulam. Un šādi mēs veicam vairākas reizes, līdz muskulis paliek mazāk jutīgs, sāpīgs, jo sākumā viņš var būt ļoti sāpīgs, ja viņš ir savilkts. Parasti pēc 5., 6. reizes sāpes mazinās, vismaz pa 70%, un tad mēs jau varam praktiski arī šo procedūru beigt. Bet kamēr ir sāpe, tikmēr ir problēma, un mums ir jāizmasē šādi te muskulis. Nākošais muskulis ir mazais krūšu muskulis. Kā jau es teicu, viņš sākas no knābveida izauguma. Lūk, šeit deltveida muskuļu sānu daļā zem atslēgas kaula ir sākuma punkts. Mēs izmantosim dūri, vai nu dūres plakano virsmu, vai arī ar kauliņiem. Ar kauliņiem būs sāpīgāk, ar plakanām vidējām falangām būs maigāk iedarbība. Tad es izmantošu šo te kauliņu rindu. Ar otru roku mēs pastiprinam spiedienu, novietojam to deltveida muskuļa priekšējā daļā zem atslēgas kaula, plecu izvirzam uz priekšu un rotējot plecu uz aizmuguri, mēs velkam uz leju plaukstu līdz pat krūšu kaula apakšējai trešdaļai, veidojot tādas sarkanas svītras. Lūk, šādi, izmantojot ķermeņa augšdaļas rotāciju,
Sievietēm tātad jāliek roka būs mazliet augstāk, apējot krūšu dziedzeri, un arī veicam šo fasciālu atbrīvošanu, līdz sāpes mazinās. Reizes 5-6, tātad vingrojumu mēs veicam pirms gulētiešanas, ja ir iespēja pa dienu, katru vingrojumu vidēji 6 līdz 8 reizes. Ja tev šī informācija noderēja, paraksties uz kanālu. Paldies!